Pirms dažām nedēļām mana draudzene piedāvāja man doties uz pasaules laimīgāko valsti – Dāniju. Es nebiju dzirdējusi par to, tāpēc mēs nolēmām uzzināt, vai tā tik tiešām ir. Mūsu ceļojums nebija ilgs – 1-2 dienas, jo jau iepriekš zinājām, ka Dānijas galvaspilsētā Kopenhāgenā būs dārgi. Par to mēs bijām pārliecinājušās jau pirmajā dienā, jo vienai personai brokastis izmaksāja 30 eiro. Kafija te ir dievīga, taču tā bija pirmā reize, kad es aizdomājos, vai es to varu atļauties, jo viens kapučīno maksāja 9 eiro. Pirmajā dienā mēs pastaigājāmies pa pilsētu, fočējāmies, nopirkām dažus suvenīrus. Ap vakarpusi devāmies uz viesnīcas jumta terasi, kur izbaudījām dievīgus kokteļus. Otrā diena man patika labāk, jo mēs izgulējāmies. No rīta devāmies uz kafejnīcu, kuras pasūtīja auzu putru un kafiju. Tad devāmies uz Lego veikaliņu, kur izveidojām personalizētās figūriņas. Draugs ieteica apmeklēt vienu no labākajiem Kopenhāgenas muzejiem – Glyptoteku, un es noteikti varu pateikt, ka tas ir tā vērts. Muzejā ir skaists dārzs ar strūklaku un zivīm tajā. Pārsvarā muzejā ir skulptūras, bet bija arī slaveno mākslinieku gleznas, tādu kā Pols Gogens un Klods Monē. Kopenhāgenā ir daudz vietējo zīmolu un nelielu veikalu, kur var nopirkt unikālas lietas. Es sev nopirku stilīgu naģeni un dažus krekliņus. Kas mani patiešām pārsteidza – Kopenhāgenas iedzīvotāji. Tie ir tik draudzīgi. Pat autobusu vadītājs bija laipns un smaidīgs. Vietējie saka, ka ir pilnībā apmierināti ar valdību, šeit neviens nesteidzas un izbauda dzīvi. Tas iedvesmo un liek aizdomāties par to, kāpēc mēs vienmēr kaut kur skrienam. Kopumā es iesaku katram cilvēkam doties uz Kopenhāgenu un pavadīt šeit vismaz 2-3 dienas, lai saprastu vietējo cilvēku mentalitāti. Neiesaku tikai agrus lidojumus, kā mūsu gadījumā, jo bija agri jāmostās.